Bērni, jums ir ļoti smags uzdevums pašlaik. Jums ir visiem neuzkrītoši jāaiziet tur ārā un polonēs mūzikas pavadībā jāierodās. Visi bērni iziet ārā un pa divi nāks, lai var kārtīgi nofilmētu tā tālāk.
Viss kārtībā, jums ir skaists pasākums. Mēs apsveicam Latviešu biedrību arī to, ka viņi mums te iespēju šeit strādāt un lūdzam pārstāvi. Tātad Latviešu biedrības pārstāvis sēž pie klavierē. Tagad Taipējas misijas pārstāvjiem ierodās, jā. Mums ir brīnišķīga sadarbība, ja 10 gadu garumā. Everybody is welcome here in Frankfurt. Visi ierodās. For this wonderful cooperation. Un jūs jau zināt panākums, jūs zināt, ka mēs esam nepārtraukti vadošie starp 100 valstīm, varbūt mazāk. Everybody has heard about our achievement that we have been awarded hundreds of medals and certificates. Un 2000. gadā tātad mēs bijām totāli pirmie. In 2000, we were the best in the world. Viens sākotājs, pirmā Latvija. 4 zelta medaļas un Amerikā un gold medals in that year, and the runner-up was the United States. Latviešu biedrība un Taipējas misija. And this is thanks to our wonderful cooperation with the Taipei mission. Thank you very much. Cultural cooperation. Vienmēr smaidošs, vienmēr optimistisks. He's always smiling, always optimistic. Un vienmēr, sadarbība mums vienkārši ir lieliska, un ja būtu ar citām sūtniecībām tāda sadarbība, tad es nezinu, kas te notiek. I must say that if we had the same kind of cooperation with other embassies, I don't know what will happen in the world. Jā, un es domāju, ka mēs turpināsim sadarbību, un es saku arī to bērnu vārdā, kas ir bijuši Taivānā 2 reizes, un viņi jau tagad ar lieliem panākumiem strādā Latvijā. I must also remark that there were our students who have been granted a visit to Taiwan. And Šie arī ir mazāk Latvijas spēks. This is the dear strength, and this is also the symbol of Latvian strength, which I want to present Mr. Law. Un tad mēs nododam šo Latvijas spēku. So I pass Latvian strength to Mr. Law to take with him to Taiwan. Fantastiska sadarbība. Paldies. Fantastic cooperation. Brīnišķīgi, fantastiski. Latvijas ir saņēmusi medaļas un speciāls zelta sudraba diploms. Un es tagad lūdzu Taipējas misijas prezidentu un Mišūnu pasniegt šos certifikātus. Harmonist, distinguished guests, ladies and gentlemen. Cienītais Anmeļkungs, cienītās dāmas un kungi. It is truly my great honor to be part of this auspicious occasion for marking the 10th anniversary of Children's Arts Academy. Man ir tas gods piedalīties šodien un uzstāties jūsu priekšā, atzīmējot Bērnu mākslas un fantāzijas akadēmijas 10 gadu šeit šī namā. These 10 years of history also reflect the friendly and fruitful cooperation between our two countries. Šī ir arī 10 gadi mūsu ļoti auglīgai sadarbībai ar akadēmiju. Sadarbība ir notikusi daudz dažādos veidos, bet visauglīgākā ir bijusi sadarbība mākslas un kultūras jomā. I always attribute this friendly and fruitful cooperation to our joint effort by the government and the people. They always work very hard in the country. 3 gadus atpakaļ, kad es pirmoreiz ierados Latvijā, un pirmoreiz satiku Anmeļkungu, es viņam jautāju, cik daudz bērnu jums ir. He told me 150. Un viņš teica 150. From the moment, I always respect him very much. Un
Un tāpēc es no tā momenta viņu ļoti augstu vērtēju. She owns the biggest number of children in the world. Jo viņam ir lielākā ģimene pasaulē. After 3 years of cooperation, I figured out his work, for educating children arts has already enriched his life. Pēc 3 gadu sadarbības es esmu konstatējis, ka šī mūsu kopējā sadarbība ir nesusi vēl labākas augļus. In the meantime, the outstanding performance of his children also helped to make his life colorful. Un šo gadu laikā arī viņu bērnu sasniegumi ir palīdzējuši mūsu sadarbībai. Today, on behalf of the government and people of the Republic of China and Taiwan, I take the pleasure to give him a small token in recognition of his outstanding service during the past 10 years. Ķīnas Republikas Taivānas valdības un mūsu misijas vārdā es gribu pateikties Antmaņa kungam par šo lielisko sadarbību un viņa titānisko darbu un gribu pasniegt piemiņas zīmi. Also, in recognition of taking good care of the biggest number of children in the world. Un novēlu viņam arī turpmāk tikpat labi rūpēties par lielāko ģimeni pasaulē. Vadībā, kamēr viņi gatavojās, mēs vienkārši super numuru parādīsim retronu numuru, kurš jau mums iet jau ilgus gadus ar ovācijām parasti viņš iet. Un šis neuzkrītojušies super numurs ir tāds, ka es vienkārši prasu jums, kam ir kāds mobilais telefons. Nu, jums, protams, nevienam nav neviena mobilā telefona. Uzreiz viens atsāksās. Man ir. Iznāciet priekšā. Kungs, jums ir mobilais telefons, jā? Jūs gribat Salveciņu piezvanīt? Man ir jāpiezvan Salveciņu. Jā? Nu, tad lūdzu. Tā, bet skatīt. Es kaut kā neko nedzirdu. Halo! Es arī neko nedzirdu. Hello! Es tiešām neko nedzirdu. Halo! Acīm redzot, ka nav zona. Laikam nav zona. Nav zonas. Kas var pateikt, kur ir zona, lai mēs varētu ar Salvēt sarunāties? Mums, protams, ir viens slavens ekscesens, tas ir Finka kungs. Viņš ierodās ar vienu skaistu meiteni, parādāties publikai, nāciet šeit. Kroņa numurs sastādījums tā, ka viņam ir īstība, kas paceļās tad, kad vajag pacelties. Ap to īstību viņš vienkārši meklē to zonu. Tajā vietā, kur zona būs, tā īstība neuzkrītoši pacelsies. Un tagad jāsvērņās varbūt ir tā zona kaut ko. Tā griezās ar rīņķi. Redziet, ceļās un griezās ar rīņķi. Hop. Tas viņš nav tas vienreiz. Atkal griezās ar rīņķi. Lai cilvēki vienreiz. Kur ir tā zona? Te patās ir, jā? Ir zona. Pagād, vienu sekundi. Turpin meklēt uz zonu. Hallo, jūs man dzirdat? Pagad, meklējiet zonu, meklējiet. Meklēt zonu. Pacelt, kato, apstājies. Viss, ņem nos. Redziet, visa zona ir. Pagad, Julija. Iekšā. Pagad, viņš pats atradīs. Viņam ir palīgs tā. Vai cik labi runā, Salveci, vai cik labi pret publiku parāda, kas tur ir iekšā. Publikai parāda. Man nerāda, kas tur ir iekšā. Palīdz asistēt, palīdz. Dāvana no Salveci.
Galdu iet. Ej, reku iet uz tā. Galdu, šitā te. Redziet, mēs viņu noliekam. Nu, visi redz. Tas ir mūsu dzīvnieku akadēmijas students, viens no studentiem, kas arī vēžāli. Nekas tā nevies, man ir tas staigā un drausmā, ja? Un tagad sāksies slavenā mūzika, dzīvnieku, un pēc tāpēc viņš no sunītes pamācīs vēl. Paldies par domu. Un tagad mūzika. Dienā, un vēl jau vairāk tādēļ, ka šodien laikam ir arī tā īstā diena, ka tev ir dzimšanas diena, Jāni. Tā nu ir sanācis, jā. Gadi skrien kā stirnas, tā nu mēs esam tiešām īstā brīdī, īstā laikā, viss ir klāt. Es domāju, tie labākie, tie cilvēki, kas tev vēl labi, kas tev mīl, tie arī šobrīd ir atraduši iespēju šeit atnākt. Un, protams, mēs nebūtu šeit, ja mums to nejautu, ja mums nerastu šo iespēju, nedod šo iespēju, šīs mājas saimnieki ar valdu rūpnieku priekšgalā. Lūdzu, vārds pirmiem tiek dots jums. Jānis, protams, ir ne tikai dzejnieks un ne tikai mākslinieks, bet viņš ir arī Rīgas Latviešu biedrības nopietnas un atbildīgs biedrs, kurš regulē mums daudzas labas mākslas izstādes un daudzas netradicionālas idejas. Un tāpēc es tev gribētu pasniegt šo netradicionālo puķi, kas tur drusciņi aizdomīgi iekšpusē tā. Nu, tas tev pats sapratīgs. Lai tev veidojas vēl netradicionālākas grāmatas, lai izdevēji pierod pie tavām netradicionālām idejām, un, diemžēl, viss būs atklātībā. Ja tā grāmata būs laba, tev slavēs, ja nebūs, nu tad Dievs piedod. Bet nu, cerēsim uz to labāko. Jā, vēlreiz, lai tev veicās. Paldies, paldies. Tev vesel rīkanāku. Mēs visi ar vienu tevi ļoti mīlam. Paldies par tādu trakām idejām. Un arī fonds tādu stabilu, tādu pamatīgu sadarbību ar sūta neklātību. Tādu lēmu. Bieži prom. Tā. Paldies. Jā. Es arī gan personīgi, gan kopā ar visiem, lai tā rakstniecība lietas ar viņu augā. Yes, arī maz galvenī. Mans superdelegācija, ar kuriem mēs 10 gadus jau sadarbojamies. I like your black tie very much. Thank you very much. Wish you happy birthday. Okay. Thank you. Tā ideja šodien ir, kuras dēļ mēs esam pulcējušies šeit, ir šīs 3 rindas. Es ceru, ka noteikti daudz no jums ir iegādājušies šo grāmatiņu, un varbūt, kuri nav, es tā dažas 3 rindas ieskatām, pirms mēs ejam tālāk. Grāmatas baltās lapās ir daudz folkloru. Balta līnija, melnā zemē pirst festivāls. Miglā ozoli savu lapotni iezvana. Balts sniegs, baltu mēnesi šopo. Ugunskurā zvaigznes ar sauli sarunājas. Putniņš atrado jūras krastā mūzikā. Mūzika jau skan un vēl skanēs, un tagad gan vārds Rijai Jodotai, lūdzu. Tas jauki vispār, ka katru gadu tev ar šo laiku paliek tāda apaļa jubileja 50 gadu, vai ne? Mēs nākam tevi sveikt kuplā pulkā, un kam neprasa, viss saka, laikam apaļa, laikam 50. Aicinu. Šī grāmata tapusi ir jau kā tradīcija. Kā šis laiks tuvojās, Jānim ir dzimšanas diena, Jānim nāk laukā jauna grāmata.
Un tikai šoreiz tas japāniskais kaiku ir pārtaps par latvisko 3 rindas, un pagājušajā gadā grāmata bija liela, ja, tātad tās bija tādas atceres un apceres, šoreiz grāmatiņa ir maza. Un es jau biju tādā zināmā rutīnā ieslīdus. Lūdzu, atkal, Jāni, man ir grāmata, nu labi, būs grāmata. Un tad, kad, cik dienas tas atpakaļ bija, kad es tev piezvanīju, tikko man grāmata ielika rokās, es pašķīru, bet es gribu vispirms tevi slavēt, es gribu paslavēt savējos, ja? Man atnes, bet uzstāv mierīgi, atnes man grāmatu, un es pašķīru, pilnīgi neticami. Tātad te ir zelta medaļas, un skatos viss. Pati grāmata mirks. Rokā ieguļ, viss ir izdarīts perfekti, un es uzreiz prasīju, kurš no mūsējiem ir mākslinieckais redaktors. Un tas ir Eduards Grošers, kurš tur stāv un fotografē, viņš arī fotografē, ja, tās medaļas. Un viena otra pilnīgi staro gaismu. Jūs ziniet, patiesībā izdevējs un poligrāfija spēja samaitināt jebkuru autoru darbu. Jebkuru gleznas reprodukciju padarīt pilnīgi savādāk un sliktāk, un vispār mēs spējam daudz ko nodarīt. Un šis ir tas gadījums, kad nav nodarīts, bet ir izdarīts. Un tiešām liels paldies tātad mākslinieckam redaktoram, kurš Jāņa Ālmaņa idejas, rindas, otu triepienus, medaļas ir sakārtojis, salicis tādā skaistā grafiskā dizainā. Lūk. Pārsteigums no Jāņa, ko viņš visu paveic. Viņš ļoti darbīgs cilvēks. Es tā domāju, cik labi, ka viņš savu enerģiju ļoti mētiecīgi izmanto mākslai, rakstīšanai, muzicēšanai. Tā, ka tas ir ļoti skaisti, ka viņš to var tā darīt, koncentrēties savai lietai. Lai tev izdodās arī tā uz priekšu. Priecāšana, ka tad ir panākt. Paldies tev. Un tas ir viens no Rīgas Latvijas biedrības brīvās mākslas akadēmijas portretu meistardarbnīcas vadītāji. Jā, paldies. Nu, jūs dzied, tu saviņoji man, bet es gribētu teikt, ka jūs visi man saviņojat, un tagad tas turpinās jau ilgus gadus. Tā ļoti sirsnīgi tas turpinās no, tā pavisam sirsnīgi no 70 kaut kādiem 2 gadiem. Tiešām. Un man ir šodien ļoti, ļoti patīkam jūs visi redzēt. Es zinu, ka jūsos visos ir tā gaisma. Lūdzu teica par to, ka bērnos tur ir vairāk, nē, jūsos arī ir, kad viņos ir iekšā kaut kas. Jūsos visos tas ir. Un es to redzu, es to jūtu, un tāpēc var tapt šādas grāmatas, var tapt gleznas, var tapt mūzika. Un šodien es esmu izlistējis darbus, tie ir visi jauni darbi, galīgi visi jauni darbi. Un es gribētu vispirms šodien sakarā ar šo grāmatiņu izteikt pateicību, ļoti lielu pateicību Zvaigznes redakcijai, visai kolektīvam. Šie brīnumi jau nerodās tā, nu, ka tu tagad apsēdies un tagad tu nolēmi, tagad es sākšu un ka būs, un tad mēs tur. Tie rodās vienkārši. Tu steidzies satikties. Kaut ko, es steidzos, es reiz ieraudīju, tad ir pirms 8 gadiem, ne, vēl ātrāk. Tā pirmā tikšanās un kad nebija vēl, nu, nebija ne grāmatas, nekas, vienkārši bija viena simpātiska sieviete, bet nu nezināju, ka tu esi redaktori, kas tur, ko un kā. Es zināju vienkārši, man blakus darbnīcē bija Zvaigznes redakcija, un tu ieej tajā redakcijā, un tur viss smaidi. Un no turienes nāk kādās smaidīdām un asarās no smiekliem pat tā.
Tas nav speciāli, tas viss nekas nav speciāls. Te ir vienkārši ceļojumi, impresijas no Kanādas, no Taivānas, no Japānas, dokumentāls impresijas arī medaļām iekšā. Tāds tā kā kolāžs. Kolāža, medaļa kā kolāža ar, tur ir Brisele arī iekšā, ja jūs redzēsiet. Briseles ir tas puisis. Tur vācot visāds tāds niansīts interesants, kuras rodās pilnīgi, nespeciāli. Šī grāmata nav speciāla. Tā ir vienkārši tāda izpausme, tāda mākslinieca izpausme, tādā formā. Brīnišķīgi dāvana esat jūs ar savām labām domām, ar savām gaišām tādiem atskatiem. Un es ticu un es zinu, ka jūsos ir iekšā šī brīnišķīgā gaisma, kas palīdz Latvijai būt sevišķai pasaulē. Kāpēc no Tibetas nāku šeit Latviju? Viņi zina, ka te ir ļoti liels vērtības. Viņi grib celt savu templu, mēs varam viņiem, protams, tur teikt, neceļiem, bet lai ceļ. Jo viņi zina, ka mums ir ļoti liels garīgais spēks. Ļoti liels garīgais spēks. Ir sākās mākslas dienas, šeit man blakus arī vairāk mākslinieki, Iveta Klieti, mūsu māksliniekās mākslas akadēmijas profesore. Es gribētu šodien teikt, kad ir atkal skaista brīnišķīga diena, ir svētki, un jūs esat lieliski visi pastrādājuši, jo šeit ir aptuveni 100 darbi, un piedalās apmēram 47 autori. Tas ir nebijis notikums Latvijas kultūras dzīvē, kad portreti izstādēja tik daudz autoru, tik nopietnas brīdis, jo tiešām es uzskatu, ka portretu māksla Latvijā tomēr nav beigusies, ļoti sarežģītais mākslas veids portrets, kā psiholoģija, tā ir atklāt cilvēka dvēseli, censies atklāt to skaistāko, kas cilvēkā ir. Un jūs, cienījamie meistari, jaunie un mazliet ne tik jaunie, esat brīnišķi tikuši galā ar šo nopietno darbu, ar šo nopietno mākslu, un tāpēc mūsu Mākslinieckās mākslas akadēmijas speciāla komisija jūs abalvo ar speciālu zelta certifikātu. Un tā pirmais zelta certifikāts tiek pasniegts. Es vēl izlasīšu, kas par lietas, kāpēc viņš tiek pasniegts. Tātad tur ir uzrādošos certifikātu, māksliniekam ir atļauts sarīkot izstādes un strādāt šajās sekojušās pasaules valstīs. ASV, Ķīna, Itālija, Japāna, Francija, Spānija, Grieķija, Anglija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dienvidāfrikas Republika, Monako, Krievija, Indija un apvienotie Arābu Emirāti. Un šeit ir arī ķīniešu valodā teksts, ka tā jūs zinātu Ķīnā, jūs mēs parādiet, ka jūs drīkstat oficiāls parādi. Un tā. Agate aptāve, nodosim. Lieliskam meistaram, kas ir radījis fantastisku darbu, Agnes Delfijas portretu, Jāzepam Pīkosnim. Jāzeps, atcerētot, iedvesmas pilns ir un viņš ieradīsies vēlāk.
Judita Ģērmane par izcilu dienas sniegumiem. Tātad zāles. Lielmeistars, kura dēļ arī varbūt tās nāsti impulsi, un viņš vada arī Latvijas biedrībā portrēta meistardarbnīcu, ir tieši vada, ir telepātiski vada Uldis Zemzais. Jūtfinku pienāk. Tas ir viens no oponentiem, jo bērni mācīs kāds Ātrās akadēmijas, arī daži vairāk bērni saņems tāds certifikāts. Jā. Un tā, kā pirmais, Viestuls Lokmanis. Viestuls Lokmanis ierodās ar savu mākslu, tātad tiek nolikta māksla. Un oponents Jūs Vinks. Kaut ko teiks, nāciet, Jūs. Viesturs Lokmans ir ceļš grafiķis. Kad es biju tik maziņš, man bija 4 gadi, kādu laiku pazīmēju ar krāsām, tā kā visam apnika, tad es sāku zīmēt grafikā. Tad man šeit pie īstam iepatikās. Un tagad patīk, un domāju, ka ļoti ilgi vēl patiks, un tā es arī zīmēju. Es jau zīmēšanai no 6 gadu vecuma, man ļoti patīk zīmēt putnus un puķes un dažādus tēlus. Nu, kolosāli. Tas bija vienreiz. Par to vien ir vērts piešķirt šo tādu certifikātu. Paldies, Margarita Kungs, nākošais 2000. gadā kaut kur, un viņam par darbu pasaules iegūtu šādu medaļu. Jā, brīmām, nē, tur bija kaut kā uzrasīt. Uz tādu Valeriju ir Grand Prix, un Lauma ir vispār ļoti talantīgi medaļa. Kas tev vairāk patīk? Krāsas, ir kuģi, kā tavu filozofiju? Man noteikti vairāk patīk krāsas, jo es zīmēju tikai krāsām, ka visu zīmēju krāsai. Un es zīmēju jau ļoti sen, un vēl zīmēšu ilgi. Paldies, ka tu apsveicam un sevi kā savu.
jāuztverē ir sākušās. Paldies visiem, kas šeit nācāt. Nu, kad tu nāks vien... Ko dara? Ka šitā? Nu, ko? Iznāc? Pagad, nu es esmu spiežu Rigāns, kad... Jā. Ņem. Tā. Tagad. Tas par neģeptas gadiem. Jā. Oi, tā ir folklori. Tā jau kaut kā tā ir folklori. Tā ir aizgājis pēc ķīseļa, atnāk apakaļ, skatās pēc gan tālāk. Tā ir tik tikpat. Arī rallus, kausu, šitā. Pat Gruzīgi uzņēma, ko tagad runāt. Kas uzņem vienā kādā. Skaties, kas tur jums aizmugurē. Kamera. Kameriņa. Video kameriņa. Viņš tās atkal strādā. Kāpēc viņam jāskatās? Jā! Lai skats, ko grib. Ja ir skats, ko grib. Mums negribās, lai viņš to skata.
Skatās mani. Te pa šito lauku pēc nākam. Kas pa sauc? Ceļš uz Preiviem bija tā skaidri mājas, kurinēts ar ļavi. Viņš uz savējos neizliktos kolosālās grafikas, Viņš jau nebija domās. Viņš jau nebija. Bet nepārdod nevienam. Kas tie ir, jā, apkārt tam krustam, tie virši? Nē, cerīgs. Tāds maz krūs. Nelauž laukos. Nelauž. Es tādu šīs ceriņus neesmu redzējusi. Es redzēju tikai lielās lieli. Ziemassvētkiem tikai kaut kur apkārt. Kaut kur pirms Ziemassvētkiem par 5 dienas. Pēc tam vairs nav tikai. Kopā, kamēr jūs nāksiet uz mūsu pasākumiem, kamēr jūs vērtēsiet, kamēr jums māksla būs vajadzīga, tikmēr arī mākslinieki strādās. Es novēlu jums jauku vasaru, gaišu šodienu un prieku šodien skatoties darbus. Lai jums veicas! Nevien lielisks ainavu meistars, bet arī portretus glezno un ļoti brīnišķīgs aktus. Mūsu vidū ir arī vēl viens izcils Latvijas dzīvās dabas ainavu meistars, un tas ir viens arī no māksliniekiem, kas spēj radīt gleznu, skatoties dabā, skatoties skaistā sievietē. Un tas ir Jūzs Ģērmans, kurš arī jūs sveiks. Sošos mākslas dienās man ir milzīgs prieks, ka gadu desmitiem iedzīvinātās tradīcijas un mākslas dienas arvien plašāk un plašāk tiek svinētas un kad ir tik liela atsaucība. Un ļoti patīkami ir arī, kad šeit mūsu vidū ir mākslinieks sirmām galvām un jau ar milzīgu pieredzi, un tepat arī bērni zīmē un bērni nākamā paudze, jaunā paudze, kas ir mūsu maiņa, mūsu nākotne, tie arī aktīvi darbojas, jo tā ir nepieciešamība cilvēkiem. Paldies par visiem, kas te ir klāt, par visu to atsaucību, un es gribu apsveikt visus mākslas dienās, un lai tas pasākums mums arvien plašāk izvēršās. Jaunkundzes no Latvijas Valsts Universitātes filozofijas un vēstures fakultātes. Un viņas pirmo reizi šogad sniedz mums tādu neparastu akciju mākslu un komentārs. To viņas paši pastāstīs. Un viena no šīs akcijas veidotājām ir arī zelta medaļas ieguvēja, un kas bija arī Taivānā, kad mums tie konkursi notiek bērniem. Šoreiz viņa bija drusītā mazāka. Tas bija pirms kādiem 5 gadiem, ja viņa. Tā ir Ieva Prauliņa, un tagad viņa ir studente un ar mākslu turpinās sasaiste. Tu esti? Esti dēnai, esti ta panta. Mē, dok, estin. Tas bija sveiciens no senās Grieķijas. Sveiki šajā izstādē. Mēs dosim nelielu tulkojumu. Es jautāju, kas ir? Viss ir esošais. Nēsošā nav.
Esošas ir arī mūsu mākslas dienas, kas notiek šogad šajā burvīgajā dienā. Šķiet, ka māksla un filozofija viņām abām ir viena būtība, un tas ir mācīties skatīties. Ja mākslas skolās parasti pasniedzēji saka, nu paskaties taču, tas koks nav brūns, tad arī filozofi mācās skatīties uz apkārt notiekošo, uz cilvēku vispār, uz sabiedriskajā procesu kopsakarībām un likumasakarībām. Un tā šogad jums ir būtībā pirmo reizi mākslas dienu vēsturē. Mākslas dienās piedalās ne tikai profesionālie mākslinieki un mākslas skola audzēkņi, bet arī filozofijas studenti. Un tur tajā stūrī jūs variet burvīgi izbaudīt. Tur ir telts ar stilizētu sengrieķu atmosfēru, kur jūs variet mierīgi apsēsties un palasīt Platona dialogu dzīves fragmentu kā komentāru un radīt pašu savu mākslas darbu. Mums ir kaut kas līdzīgs. Tur var tajā teltī notikt gan sarunas, gan arī glaznošana un, protams, vīns. Laipni lūdzam. Un mēs vēlamies arī pateikties mūsu sponsoriem un atbalstītājiem, kas atbalstīja šo izstādi. Un pirmām kārtām tas ir liels paldies Jānim Anmanim, ka viņš ļoti atsaucīgi uzņēma mūsu ideju par šīs izstādes veidošanu. Tālāk mēs vēlamies pateikties arī universitātes vadībai, ka viņi mums atļāva iet zvanīties visiem un vispār bija ļoti laipni cilvēki. Tālāk arī studentu pašpārvaldei, studentu padomei, Unibankai, Storenco Paking Latvija, izdevniecībai Tapals, celšu firmai Rūķis. Paldies Renisāžai, paldies Rīgas domas kultūras pārvaldei, Latvijas biedrībai un mākslinieku savienībai, ka mums atļāva izstādīties. Tagad tie laiki tādi, kad arī vajag atļaujas tomēr. Bet konkrēti mums gribēja sponsorēt visādas partijas, bet jūs zināt, ka māksla un partijas tas ir galīgi nedrīkst būt. Un tāpēc mūs neparteiskākā partija firma Venden ar ūdentiņu mūs nosponsorēja, un tā kā varēsim iedzēt ūdeni tūlītās, tīru, skaidru. Tā ir tāda brīnišķīga tradīcija, kad notiek mākslas dienas. Tā ir tradīcija, kas jau diezgan ilgi notiek, bet tagad arī šīs tādas mākslas dienas, tādas ietvaros, tagad veidojas tāda jauna brīnišķīga tradīcija, tepat Vērmaņa dārzā. Katru gadu mākslas dienās notiek tāda brīvā izstāde, glezna izstāde brīvā dabā. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi. Tas, kad arī kaut kur Parīzē notiek, Prāgā tāds izstādes notiek, arī tagad pie mums Rīgā. Tas mums ir arī viens izcils kinorežisors. Nu, jūs varat iedomāties, kas tas ir. Un jaunais, ļoti daudzsološais mākslinieks, ar kur mēs kopā sākām gleznot 69. gadā kinostudijā. Lai dzīvo māksla, kinostudijā sākām gleznot, un tas ir Jānis Streiks. Paldies, sveiki mākslas dienās! Šorīt pošoties uz šejieni, es sievai teicu, interesanti un beidīgi, kas būtu, ja Latvijā nebūtu Jānis Anmanis. Cik daudz jauku lietu mums pietrūktu, un arī tas, kā viņš mani piespieda atgriezties pie jaunības dienu nodarbošanās, pie jaunības dienu tāds aizraušanās, pie gleznošanas, gan pirms 30 gadiem, un nemitīgi vienmēr satiekot, un nu jau kādi 2 gadi viņš man nelaiž vaļā, es jau sāku piedalīties izstādēs, un paldies Jāni tev par to, un paldies māksliniekiem, kuri mani pieņem un nedzen projām. Lai dzīvo mākslas dienas, un lai visiem prieks. Paldies! Paldies, un tā turpinām baudīt mākslu. Mūsu vidū ir dažādi tautību mākslinieki, viņi jums dos autogrāfus. Un gaidīsim modes parādu, cepurīšu apgleznošanu, skatīsimies, kā mākslinieki glezno brīvā dabā. Un turpināsim priecāties būt kopā, jo māksla ir spēks, un ikviena valdība visos laikos ir sapratusi, ka māksla un kultūra tik tiešām ir spēks. Paldies! Viskīgi glāzīt. Glāzīt. Apsveicam, tu būtu sveiki, mēstari. Tā vienkārši. Kamēr pārējie spriež, kurā partija stāsties, tikmēr mēs Manu laiku radies VH ar Olgu Rēčku un Mārtiņu Freimani ar baltu krītu uzrakstīt dziesmu, kas ir iekarojis varam lielas Latvijas radio klausītāju simpātijas. Ar baltu krītu uzrakstīt 12.41. Radio SVH.
bērniņ, kas ar tevi notiek? Šito skaistu paklausies. Paldies tev par to. Tam, nav iztauku. Nu tam, nav jākur. Automātiski iestādījums ļoti labi dziļumu asēm. Tad tiek pūli, hipstētikam tiek. Baigu funkcija, tā ir skala. Хорошо присадил? Спуск
Allah. У нее тоже кисточка такая. Turpināsies grandiozais bērnu mākslas modes asamblēja. Goda aplis modes turpina. Redzam, ka skatītāji ir sajūsmā un grib iegādāties. Ir vesela sērija darbu, ir pārdoti Francijā, Austrālijā. Mums ir tik daudz pircēju šiem modēm. Latvijas bērnu fantāzija ir neierobežota. Un Latvijas bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmijā sveic jūs šodien mākslas dienās. Ar mani profesors Juris Pinks, grāfs Anatolijs Vasiljevs ar mazo sunītu uz galvas. Un kā vienmēr, liels paldies jāsaka Jurģim Brodelim, fantastiskam mūzikas aranžētājām asamblējai. Zvanīt. Daci jūs bijāt, ja? Paldies. Lai ir. Skaists, Pati vairāk nav skaisti. Finkam. Viņš ir arī labs akvareļmeistars, pasteļmeistars. Kā jau es teicu, ir dažādi stili, ir impresionisms, ir realisms, ir seriālisms. Un tagad jūs Finks pastāstīs, kā gleznot akvareli. Es gribēju pirms tam vēl pateikt arī, kā vajadzētu mācīties zīmēt, jā? Skolās ir ļoti daudz zīmēšanas skolotāji, kuriem ir tikai zīmēšana, piemēram, viņai tikai kā blakus nodarbošanās. Es domāju, ka zīmēšana jāmāca profesionāļiem, jā? Tāpēc vajag apmeklēt pulciņus. Mēs esam kopā ar Anmanu un Vasiljevu. Esam no Fantāzijas akadēmijas, un mums jaunākais skolnieks ir 2 gadi vecs, jā. Jābūt ir ne tikai skolotājiem, bet arī skolniekiem blakus, jo viens nevar iemācīties zīmēt. Jābūt grupai un jāsāk zīmēt tāpat kā kliedz, ka tur tie bērni nepareizi kaut ko zīmē.
vienkārši nokauj mākslinieki. Jūs redzējat, ka 4. klasē beidzās zīmēšanas stundas, ja, vai 5. Bet vecos labajos, tā man stāstīja, Umerlaikos zīmēšana bija līdz 12. klasē. Tas tik viens, tā ir bailti, saulē miera vairs nav. Vārds, dienām skaita vairs nav. Vējo dēļ man, Tumšā saule, saules aptumšums varēs zvaigznes nekrītā klāt. Tās cik žēl, kā gribētos ķerties plauk. Ничего нет, ты знаешь, я никаких нет. Tas tā normāli, un tad mēs viņiem dosim 3. Mēs 3 visam. Jā, nē, es domāju, labāk pie tādāk. Tuvāk? Jā. Tā, ģen. Cienījamais uzvarīsīģē. Tātad tagad uzstājās sporta, mūzika un grācija izcilā starptautiskā dejotāja grupa, kas ir apbalvojis visu pasauli, Līta.
Please. I
Kur visu Latviju pasauli. Ziniet, es šodien vēl reiz teicu sev, cik svarīgi, cik daudz nozīmē skolotājs, pedagogs. Paldies tev, Janīti, par to, ka tu tādu hormonisku izaudzināšanu taisi savā dzīvē. Rezultāts šeit mēs redzam. Ziniet, es visu savu mūžu отдел mākslai. И сегодня хочу сказать, что самый главный верный постулат не я в искусстве, а искусство во мне. Вот что главное. Как вы выигрываете от того, что вы очень интересный, высокопрофессиональный. Un visus 10 gadus es varu jums teikt, šeit ir vislabākā aula Latvijā. Šeit ir brīnišķīga vieta, brīnišķīga tieši tāpēc, un pavisam neparasti pedagogi. Un tāpēc viņiem visiem mēs šodien gribam pateikt lielu paldies. Paldies visiem. Un tagad Ziemassvētku pēcītis. Vendīgs jūs pie tālākām. Vispirms Signe Baivo, profesori Juris. Jānis Almans, kurš parādīja tik daudzus talantus, ka jābrīnās, kā vienam cilvēkam Dievs tik daudz dod. Tātad vispirms jūs redzējāt un vēlreiz redzēsiet viņu tā kā dzīves atskaites izstādi. Visu, ko viņš sagleznojas no puišeļu gadiem arī, un ne jau visu, vēl pietrūka vietas Pētera baznīcā, viņam vēl 2 izstādes ir pilsētā. Redziet, mūziķi sēž klāt, viņi gatavi nospēlēt simfoniju 3 daļās. Pateicos tev par tiem visiem taviem darbiem, par tavu labu garumu, par tavu smaidu, kurš magnetizē ļoti daudzus cilvēkus, jo tā ir liela gudrība prast smaidīt cilvēkiem. Tad aiziet viss ļaunais garām. Paldies par to dzirksteli, ko tu ļauj cilvēkiem ieņemt pie taviem darbiem un drusciņi izgaismot varbūt savu grūtsirdīgo dzīvi vai problemātisko,
vai tumšu dzīve. Es nezinu, kā nu kurā tā dzīve, bet tava māksla ļauj pasmaidīt, ļauj pabrīnēties un kaut kā atlaist visas savas problēmas. Un tā ir tiešām tāda, kas saka, mākslas terapija, lai cilvēkam paliek gaišāk, patīkamāk, un viņš ieņem to dzirksteli un nes citiem, kam arī varbūt grūti dzīvojas. Es pateicos tev par to visu. Pateicos arī jums, ka jūs tik kuplā skaitā sanācat, un mēs tāda liela ģimene, un mūs sasauca māksla. Viss pārējais, kas katram ir, kas saka, dvēsele, palika aiz sliekšņa, visas grūtības, kreņķi, nepatikšanas. Viss aiz sliekšņa, tikai patīkamais mūs šodien apvieno. Un tāpēc, ka šodien ir 3. Ziemassvētki, lai jums labi klājās, lai nākamais gads nes jums vairāk gaismas, varbūt nekā vienam otram šogad, lai jūs neaizmirstiet to Pētera baznīcu un lai neaizaugt atziņa, jo mums daudz vēl būs ļoti skaistas izstādes. Paldies, mīļie, par to sirds siltumu, ko jūs man vienmēr esat snieguši un turpināt sniegt. Un tie darbi, šīs gleznas, kas šeit ir, šī mūzika, ko jūs dzirdēsiet, šī dzēja, tie ir jūsu sirdspunkts. Puteņo balti sniegi, tik svēti balsi viss, un eglis tik cēlis kaltas, pat garausis apsnidzis. Tur mežmalā māja maza, kāda cerības saliņa stāv. Un stirnas kā meža fejas, starp kokiem skokaini blāv. Tik balti ir kalni un lejas, un pāri tām zvaigznītes spīd, maz zirdziņš ar ragavu nastu, pret kalnu stiec darbīgi kluss, kāds šiepus no egles zara, svinīgi sniegā krīt, pa visu pamali silti, klusas zvanu skaņas skan. Tik svētlaimīgs miers pār Latviju snieg. Tā laikam šodien dāvana man. Paldies. Tad otro reizi skanēs man pirmā simfonija, veltīta kādai noslēpumainai sievietei, 4 daļās. Pirmā daļa arsenāls, otrā daļa impresijas, 3. daļa klusā saruna ar Kluso okeānu un kolāžas. Lūdzu,
staros mana saule savus zelta starus lej pār Latviju un manu tautu.